Man ir šāda aploksne, un tajā ir ļoti īpašs sūtījums no Latvijas Universitātes botāniskā dārza. Šis ir zilais morfīts. Pirms mēs sāksim ar to eksperimentēt, vēlos pateikties Latvijas Universitātes botāniskā dārza darbiniekiem Kristīnai Taupmanei, kura atrada tauriņu, un Annijai Tijai Berņikovai Bondarei, kura nodrošināja komunikāciju, lai tauriņš tiktu uz mūsu laboratorijas galda. Nu ko, ķersimies pie darba. Zilais morfīts ir visai neparasts tauriņš. Morfīts ir īpašs ar to, ka tā spārnu zilā krāsa nerodas pigmenta dēļ, bet gan īpašas mikrostruktūras dēļ. Tauriņa spārns ir pārklāts ar zvīņām. Precīzāk sakot, tauriņa spārns ir pārklāts ar 2 zvīņu slāņiem. Sauksim tos par zvīņu pamatslāni un virsējo zvīņu slāni. Zvīņu pamatslānis nodrošina spārna zilo krāsu, savukārt virsējais slānis ir caurspīdīgs un palīdz izkliedēt gaismu. Paskatoties uz šīm zviņām vēl lielākā palielinājumā, varam ieraudzīt, cik ļoti neparasta ir to struktūra. Mehānisms, kā tieši šīs struktūras rada zilo krāsu, ir visai sarežģīts, tas ietver vairākus efektus, un precīzi to var aprakstīt tikai izmantojot skaitliskas simulācijas. Taču mēs pacentīsimies šo sarežģīto efektu aprakstīt ar dažām vienkāršākām idejām. Sāksim ar zvīņu pamatslāni. Kad gaisma nonāk uz pamatslāni, tā iziet cauri vairākiem hitīna un gaisa slāņiem. Uz katras hitīna gaisa robežas daļa gaismas iet dziļāk struktūrā, bet daļa gaismas atstarojas. Šī atstarotā gaisma interferē konstruktīvi zilās krāsas diapazonā, taču ko tas īsti nozīmē un kā tieši tas strādā? Lai to saprastu, mums ir jāpārzina gaismas laušanas koeficienta jēdziens tajā kontekstā, ka gaismas laušanas koeficients pasaka, cik reizes gaisma ir lēnāka kādā vidē, salīdzinot ar gaismas ātrumu vakuumā. Piemēram, ūdens gaismas laušanas koeficients ir 1,33, kas nozīmē, ka gaisma ūdenī ir 1,33 reizes lēnāka nekā vakuumā. Tagad, papildus tam, mums jāatceras, ka gaisma pēc savas dabas ir elektromagnētisks vilnis, un izrādās, ka viļņiem ir interesanta īpašība. Ja vilni palēnināt, tā garums samazināsies. Animācijā tieši ir parādīts vilnis, kurš iziet caur optiski blīvāku reģionu, kurā tas kļūst lēnāks un saspiestāks. Mūsu apskatītajās situācijās šī optiski blīvākā reģiona biezums būs ļoti mazs, tāpēc mēs to sauksim par plāno kārtiņu. Tagad papildināsim schēmu ar atstarojumiem. Kad gaismas vilnis ienāk plānajā kārtiņā, daļa gaismas atstarosies no kārtiņas virsmas. Lai attēls būtu labāk pārskatāms, atstaroto vilni zīmēšu nedaudz augstāk. Pēc tam daļa no tās gaismas, kas būs tikusi iekšā plānajā kārtiņā, vēlreiz atstarosies no iekšējās kārtiņas virsmas. Tagad ļoti uzmanīgi paskatīsimies uz abiem atstarotajiem viļņiem. Mēs varam redzēt, ka tie svārstās pretfāzē, proti viena viļņa maksimums sakrīt ar cita viļņa minimumu. Šādi viļņi pārklājoties viens otru noslāpē, tiek iegūta tā saucamā destruktīvā interference. Nedaudz paspēlējoties ar simulāciju, mēs varam panākt pretēju efektu. Abi atstarotie viļņi sakrīt, jeb, kā saka fiziķi, ir vienā fāzē. Šādi viļņi, kuri sakrīt, pārklājoties pastiprina viens otru, un tādu situāciju sauc par konstruktīvu interferenci. Sanāk, ka plānā kārtiņa mūsu schēmā viena garuma vilni slāpēs, bet cita garuma vilni pastiprinās. Rezultātā plāno kārtiņu mēs redzēsim tādā krāsā, kādā būs šis te pastiprinātais vilnis. Līdzīgu efektu mēs visi pazīstam jau no bērnības. Tieši interference plānajās kārtiņās piešķir ziepju burbuļiem un degvielas pleķiem viņu varavīkšņaino krāsu. Protams, morfīda spārns nav gluži vienkārši plāna kārtiņa, tā ir daudz sarežģītāka struktūra. Mēs varēsim aptuveni saprast, kas notiek morfīda spārnā, ja iedomāsimies to kā vairākus gaisa un hitīna slāņus, kuros notiek konstruktīva vai destruktīva interference. Protams, ka šādam modelim būs zināmi ierobežojumi, bet par tiem vēlāk. Šādai struktūrai ir diezgan viegli izrēķināt atstarotās gaismas centrālo viļņa garumu.
Viss, kas jāzina, slāņu biezumi un to gaismas laušanas koeficienti. Papētot zvīņu attēlus no elektrona mikroskopa, var nonākt pie secinājuma, ka gaisa slāņa biezums ir aptuveni 140 nanometri, savukārt hitīna slāņa biezums ir aptuveni 60 nanometri. Ieliekot šo informāciju formulā, iegūsim, ka konstruktīvai interferencei jānotiek aptuveni pie 460 nanometru liela viļņa garuma, kas atbilst zilai krāsai. Atgādinu, ka šis rezultāts ir ļoti aptuvens. Aptuvens līdz tādam līmenim, ka mēs varam pateikt, spārni izskatīsies kaut cik zili. Realitātē morfīdu spārni atstaro veselu spektru dažādu krāsu. Turklāt šī spektra centrālais viļņa garums ir atkarīgs no leņķa. Šo atkarību no leņķa ir diezgan grūti paredzēt analītiski, jo spārnu struktūra ir sarežģītāka nekā mūsu pieņemtais modelis, un papildus tam eksistē zvīņu virsējais slānis, kurš izkliedē gaismu un maina krāsas atkarību no leņķa. Tikmēr mēs dosimies tālāk. Kas gan notiks, ja mēs tauriņa spārnu saslapināsim? Jeb nedaudz precīzāk izsakoties, kas mainīsies, ja šajā plāno kārtiņu struktūrā gaisa vietā būs kaut kas cits, piemēram, ūdens. To nav grūti pārbaudīt. Formulā vienkārši apmainīsim gaismas laušanas koeficientu uz ūdens koeficientu. Pavisam nedaudz elementāru aprēķinu un iegūstam, ka jaunajam centrālajam viļņa garumam jābūt aptuveni 550 nanometru lielam, kas atbilst zaļi-dzeltenīgai krāsai. Tātad, principā sanāk, ka saslapinot morfīda spārnu, tam vajadzētu kļūt zaļam. Ko, paeksperimentēsim, paskatīsimies, kas mums sanāks. Pirmkārt jāsaka, ka tīri ar ūdeni nekas nesanāks. Tauriņa spārni ir visai hidrofobi, ūdens tos vienkārši nesaslapina. Spārnu var kaut vai pilnībā ielikt ūdenī, tas nesaslapināsies, tam nekas nenotiks. Lai tauriņa spārnu tomēr saslapinātu, mums vajadzēs vai lietot kādu citu šķidrumu, piemēram spirtu, vai arī pievienot ūdenim virsma aktīvas vielas, vienkāršāk sakot, parastās ziepes. Uzpilināsim spirtu. Kaut kas nesanāk. Tas pats arī ar ziepjūdeni. Spārns paliek vienkārši brūns. Ir diezgan grūti pateikt precīzi, kas tieši tur notiek, taču acīm redzami, ka pārlieku liels šķidruma daudzums izjauc efektus, kas notiek plānajās kārtiņās. Krāsa, ko mēs tagad redzam, ir tuva tauriņa īstajai krāsai, ko rada pigments. Mēs jau esam redzējuši, ka tauriņa spārna otrā puse ir brūna. Lai panāktu teorētiski paredzēto zaļganumu, nepieciešams, lai šķidruma slānis būtu visai mazs, pēc biezuma salīdzināms ar pašām plānajām kārtiņām. Lai panāktu plānu šķidruma slāni, pažāvēsim spārnu ar ultravioleto starojumu. Pēc neilga laika redzam, ka tomēr izdodas iegūt ilgi gaidīto zaļi-dzelteno krāsu. Turklāt, līdz ko spirts pilnībā izžūst, spārns atgūst savu sākotnējo zilo krāsu. Šo pašu eksperimentu intereses pēc varam atkārtot arī ar ziepjūdeni. Saslapinam, žāvējam, novērojam zaļgano krāsu un ļaujam spārnam atgūt savu sākotnējo stāvokli. Tas šodien arī viss, taču vēlos atgādināt, ka atbalstītāji Patreonā jau kādu laiku zināja par šī video tapšanu un ar to saistītajām grūtībām. Atgādinu arī, ka septembrī startēs jauno fiziķu skolas 16. sezona. Tava iespēja izzināt akadēmisko vidi un studiju un darba iespējas STEM jomā Latvijā un ārpus tās.